Hei, mans vārds ir Gunita Legzdiņa-Skrodrēde, un šodien mēs tiekamies jau 23. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Nereti man jautā, kā es izvēlos viesus savam raidījumam grāmatzīme. Atbilde ir, viņi vienkārši atnāk, un parasti tas notiek trīs veidos. Vai nu es pati pamanu kādu autoru vai jauniznākušu grāmatu, par kuru vēlos parunāt, vai nu man viesi iesaka skatītāji, vai arī trešais variants – autori piesakās paši. Mans galvenais kritērijs ir, lai man būtu interesanti ar šo cilvēku sarunāties. Kā jau esmu teikusi kādā no iepriekšējām rubrikas sērijām, apmēram pusi šo cilvēku es nepazīstu. Proti, raidījums ir mūsu pirmā saruna, ja neskaita saraksti līdz tam, kurā mēs vienojamies, kad tas notiks un kā tas notiks. Bet viennozīmīgi varu teikt, ka mana viesi ir vienkārši suverīgi, un katru reizi pēc raidījumā 2 stundas man neatlaiž vaigas, jo es visu laiku esmu smaidījusi. Un man ir liels prieks un gandarījums, ka līdz šim es esmu saņēmusi tikai vienu kurvīti, proti atteikumu piedalīties raidījumā. Ceturtdien ies gaisā jau 43. grāmatzīmes raidījums, un tas šoreiz būs īpašs, jo man būs veseli 3 viesi. Un mēs kopā ceram iekustināt Latvijā salīdzinoši šauru nišu audio grāmatas. Ja arī tevi ir ieinteresējis šī tēma, noteikti piesako sociālajiem medijam Laiva, kura profilā Facebookā un YouTube'ā ies gaisā šis raidījums. Bet ja nepaspēji vai tev tajā laikā bija citi plāni, noteikti apmeklē tos pašus profilus vai atnāc uz manu mājaslapu www.gunitstāsta.lv un tur ir pieejami visi raidījumi vienkop. Nu ko, tiekamies ceturtdien grāmatzīmē un pēc nedēļas šajā rubrikā. Čau, čau!